Kas mums ir ar tiem izdeģiem? Cik pelni, kaut kādas 2 nedēļas neesmu grābis, tā reiz 2 nedēļās. Kādreiz, kad kurināju tur ar kūdes briketēm veco katlu, tad 2 reizes dienā bija jāgrāb jārā. Viņš tāds spainis, apmēram man ir par 2 nedēļām. Tā ir vienīgā putināšanās. Reiz 2 nedēļās. Nezinu, varbūt būs lielāks augstums, vairāk būs jākurina, varbūt biežāk būs jātīra, bet nu, kā kādreiz bija pa visu māju. Visi vienos putekļos un tām kūdas briketēm vienkārši ārprāts. Un vispār veco čugunu katlu, kā viņu atver, lai papildinātu ar malku, tā dūmi bieži gāzās ārā. Tad iztīrīšu. Pēc tam parādīšu, kā es tīru to siltumu mainu tās trubas. Un tā, visādot var slēgt ārā. Varu slēgt ārā? Jā, pēc tam tālāk palādīšu. Pauzi uzslēgt. Redzēt. Kaut kāds miglaņš tur rādās. Putekļi druscīt, jā. Tā, rekšies spainis izgrābts pa 2 nedēļām. Varbūt kāds teiks, ka vajag varbūt reiz nedēļā tīrīt, es nezinu. Varbūt, lai tā vilkme labāka, bet nu, tā no šejienes arī jau pilnīgi, man te būs kāda liela. Pilns spainis sanāks ar kaudi. Un tas viss ir pa 2 nedēļām. Neliec kājas. Nē, es pieturu. Es pat visu var negrābt ārā, pēc tam tur parušinās, viņas sabers tur lējā. Tā. Tieši tad mums perfekti visu neizgrāba. Palika, un tad es vienkārši pašur. Spainis vienkārši bija pilns. Lai saberst tur apakšā. Tas ir tas, ko, cik es saprotu, tad baigi vajag iesparēt katru reizi pirms kurināšanas, lai tās reizes ir tīras. Man tur pavisam perfekti nevajag neko. Ko izdarīt? Es te baigi malā neizdarīšu kāds trāpīts, man bija no vecā katra uz čubuļiem. Malas trāpi vēl nostrāpēju. Kaut kas vēl tur uzdeļas ir, bet nekas traks. Man vēl trāpīgi. Uzdegumiņš jau kaut kāds nav, bet vismaz nav kaut kāds slāpes darbs. Kaut kas jau drusciņ tur ir. Uz to parāmi to gaismu tur iekšā. Iekšā kotvē parādi, es redzu. Nezinu, es šausmīgi